Sveiciens augustā! Ceru, ka mani visi dzird un redz, lēnām pievienojas. Šodien mums būs ļoti interesanta tēma, neierasta tēma par zobu un matu veselību, par to, cik ļoti cieša saistība ir šiem abiem, ko bieži pat cilvēki nenojauš. Bieži mēs meklējam brīnum šampūnus, matu augšanas serumus, bet tā problēma slēpjas mutē. Un tad, kad mums ir zobu infekcija, minerālvielu trūkums, kāds klusais zobu iekaisums, tas var veicināt pat matu izkrišanu un lēnāku matu augšanu. Tāpēc šodien uz sarunu es aicināšu holistisko zobārsti Ivetu Plešu Rutuli, kura pati smēja, ka medicīnā jau ir pusgadsimtu. Runāsim arī par zobu pastas sastāvu, kas daudziem varētu interesēt, un tāpat arī par to, vai spīdīgi mati, balti zobi ir veselības atspoguļojums, vai tomēr kas cits. Un ko darīt, lai nenonāktu tur, kur mēs negribētu. Iveta, vai tu mani dzirdi, vai tu esi gatava pievienoties? Tā, labi, mēģināšu pat Ivetu pievienot. Tā, Iveta, varbūt tu vari atsūtīt, ir. Tā. Mēs arī tūlīt saslēgsimies ar Ivetu. Un ko es vēl jums Iveta? Super! Jā, izdevās, jā, viss kārtībā. Tā es te mēģināšu kaut kā ielīst ekrānā. Cik tu skaistā vietā mums esi? Jā, izmantoju brīdi, kad ārā ir labs laiks. Tikai jā, mazliet ēniņā iegāja, jā, lai nav tā kā baigi karsts. Jā, paldies par uzaicinājumu, un tēma, man liekas, tiešām ir ļoti interesantā, jo cilvēki, līdz galam nesaprot, ka tas ķermenis ir viens vesels, un mēs nevaram sevi tā kā pa sastāvdaļām salikt, bet mans aicinājums un tā doma, ko es gribētu teikt, ka veselība sākas mutē arī ar to, ko mēs liekam mutē, ko mēs ēdam, ko mēs izvēlamies, un tās ietekmē pilnīgi visu. Tas būtu tā ļoti naivi iedomāties, es varu ēst, ko es gribu, un man viss vienmēr būs labi. Jā, kādu laiku tas tā var būt, bet bieži vien mēs izjūtam sekas, tajā skaitā arī matu veselībā un arī zobu veselībā. Tā kā jā, šodien forši būs jautājumi, būs atbildes, un parunāsim, kā tas viss kopā izskatās. Jā, Iveta, varbūt tu vari mazliet arī pati vairāk par sevi pastāstīt maniem sekotājiem, kuri skatīsies šo video atkārtojumā, un tad es mazliet iepazīstināšu arī ar sevi, lai cilvēki saprot tad vairāk, kas mēs esam un ko mēs darām un kāpēc mēs esam šeit vienojušās. Jā, tātad es esmu zobārste, strādāju jau no pagājušā gadsimta, gluži pusgadsimtu medicīnā es neesmu, jo man ir pusgadsimts tie 50 gadi, tātad man ir 51 gads medicīnā, es neesmu no gada vecuma gluži, jā. Bet tas, ka es gribēju būt mediķis, tas jau man ir diezgan tā kā sena doma, es gados 5, 6, manuprāt, tas virziens jau bija skaidrs. Un mācoties medicīnu, protams, ir kaut kādi protokoli, ir lietas, ko mums tā kā stāsta, kā ir pareizi, bet tad, kad tu reāli jau sāc strādāt, tad tu redzi, ka vienmēr tas strādā. Man radās ļoti daudz jautājumus, kuriem es nevarēju atrast atbildes tradicionālajā pieejā. Plus, tad, kad arī pēc bērna piedzimšanas, tas viss kļūst savādāk un personīgāk, un tad tu sāc meklēt tās atbildes citur. Un nācās izlīst no tādas standartizētās kastītes domāšanas, un ļoti labas visas atbildes es esmu atradusi. Tikai vienīgais diezgan daudz jāmācās ir par visu šo tēmu. Un tas aizņem diezgan daudz laika, bet ir ļoti interesanti. Tā kā,
Jā, un mans blogs, mans tā kā profils Instagramā tapa, tāpēc, ka man apnika visu laiku vienu un to pašu stāstīt, un tad es sapratu, ka jātais laikam ir ieraksti un jāsūtas turien, lai cilvēki lasa. Un tā lēnām tas skaits ir tāds diezgan kupls palicis, jo acīm redzot šī tēma ir interesanta. Jā, un starp citu, kā mēs iepazināmies, es kļuvu par tavu 6000 sekotāju. Zīmīgi. Mums saslēdzās kaut kāds mūsu kosmos tajā brīdī, un tad mēs vienu otru ievērojam, viens otru profilu, un sapratām, ka mums ir ļoti līdzīga tēma, par ko mēs varētu runāt. Jo šādu tēmu es īstenībā nekur neesmu dzirdējis, kā mēs saslēgsim kopā zobus un matus. Man liekas, ka tas nav nekur dzirdēts. Bet es atkal pastāstīšu par sevi. Jā. Es esmu Agnese Ozoliņa, jeb drīzāk Matu Feja, kā man paši mani sekotāji ir mani nodēvējuši. Un tas mans ceļš ir bijis tajā, kad es esmu tik ļoti daudz vīlusies kosmētikā, kosmētikas procedūrās, meklējot to ātro rezultātu un saprotot, ka tā rezultāta nav. Nav ne pēc viena līdzekļa, ne pēc otras procedūras. Un tad sekojuši daudz dažādi matu izkrišanas procesi, kas man ir parādījuši to, ka ķermenī viss ir saistīts. Un es nevaru nopirkt vienu lietu, piedodiet, un cerēt, ka tas atrisinās to pamatcēloni. Jāpadzerās. Jā. Un vienmēr sakot, tā es arī esmu nonākusi līdz tam, kad es sapratu, ka mums daudz apkārt ir tik daudz, ko mēs varam izmantot. Šeit pat mums pļavā izejot, mēs redzam vienkārši arsenālu, ko mēs varam izmantot kosmētikā, ko mums ir mūsu vecmāmiņas darījuši, to arī mēs varam šodien. Plus vēl mazliet paņemt no tā mūsdienu, kas ir radīts, un padomājot par veselību kopumā, mēs sākam redzēt rezultātus. Un tas ir bijis tas mans stāsts, un kā tu saki, arī bieži tiekoties, es esmu saņēmusi jautājumus par matiem, tas es sapratusi, ka es katru reizi arī to vienu un to pašu stāstu, un gala rezultātā izveidoju kontu, un tā arī esmu nonākusi šeit, un tā mēs esam arī kopā. Super, jā, tas tā labi, ka mums saslēdzās, tā kā, jā, jo šodien tad būs tā interesantā tēma, kas rosinās domāt, aizdomāties par to, kā tā veselība ir saistīta, un visi simptomi, ko mēs redzam, tā pati matu izkrišana, zobu bojāšanās, tie ir signāli no mūsu ķermeņa, kas mums nepienāk izziņu veidā vai e-pasta veidā, bet tieši šo simptomu veidā, kas mums jāiemācās ir lasīt, ja? Un tā ir arī tāda apzinātība, uzmanības pievēršana sev, nevis vienkārši tā, ka kaut kas te asiņo, kaut kas te krīt ārā, nekas uzsmērēšu masku, ja? Paskalošu kaut ko un viss pāries. Tās ir ziņas, un tajās ir jāieklausās, ja vien veselība tiešām interesē. Jā, un tad tieši pieskāries arī pirmajam tematam, ko mēs varētu apskatīt, kāpēc matu izkrišana un zobu problēmas bieži parādās vienlaikus. Kā tu kā ārsts varētu teikt, kas ir tie signāli, kad mēs jūtam, kad problēma ir lielāka nekā tikai varbūt augsts ūdens, ko mēs esam iedzēruši vai kaut ko ļoti saldu apēduši, bet kurā brīdī ir jāsāk pievērst uzmanība, kad kaut kas nav kārtībā, un kad ir tas pirmais signāls zobos, kas pēc tam tālāk var nonākt līdz arī matiem. Tātad, kad man nāk pacienti un viņi sūdzās par to, ka viņiem ir tādi jūtīgi zobi, tas bieži vien jau ir pirmais signāls, jo, kā es parasti stāstu, ka zobi un teiksim, mūsu organismā rezerves vai resursi ir ļoti saistīti. Un ja mums ir sūdzības par zobiem, tātad mums viņi paliek jūtīgi, tas nozīmē, ka mums notiek kaut kāds pārtēriņš resursu, vai mums ir palielināts stress, vai, teiksim, ir kaut kāda cita veida patēriņš lielāks, vai tā ir grūtniecība, vai tā ir ļoti intensīva mācīšanās, tas ir būt jebkas, teiksim, sportošana, un tā tālāk, jo būtībā zobiem, kuri ir veseli, viņiem nevajadzētu būt jūtīgiem, bet man ir virkne pacientiem, kuri ir ļoti stresēni, viņiem ir pārslodzes, viņi ir karjeristi, viņi slikti guļi, viņiem vēl vis kaut kas cits,
Un viņiem veseli zobi, kuros nav plombas, kuros nav caurumu. Es uzpūšu gaisu, viņi lec vienkārši. Viņi saka, man sāp. Nu, tā tad to nevar ieraudzīt ar aci, ka tie zobi ir tā kā tukši, bet to var sajust, nu, ka tas ir iztukšots organisms. Viņš nav papildināts, viņš ir tikai lietots, pieprasīts. Es gribu vēl, es darīšu vēl vairāk, es sportošu, es sevī neklausīšos, es tā kā maukšu uz priekšu, bet sev tā kā neko neveltīšu. Ja? Un tad ir tas rezultāts, ka tu nevari apēst saldējumu, tu nevari ogas uzēst, tev uz visu ir kairinājums, ja? Jo tas organisms brēc pēc palīdzības. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka asiņu smadzenes tam nevajadzētu tā būt, jo, ja mēs paskatāmies tīri no tādas platības ziņas, mūsu mute, ļoti smaganas, vaigi mēle no iekšpuses ir diezgan kopā apjomīgs tāds laukums. Tas apakšdēlma, tā kā, es tagad nepateikšu droši vien, ka puse no apakšdēlma, ja? Ja tā virsma būtu mums visu laiku tāda ar problēmām asiņo un slikti smaržo un tā tālāk, mēs laikam baigi uztrauktos, bet, mutē, tur nekas nav, neviens neredzēs, vai nepievēršam uzmanību tam visam procesam, ejam tik tālāk, iepūšam kaut kādu atsvaidzinošo līdzekli, paskalojam ar listerīnu, ja, un būs kārtībā. Jo kā reklāmas apgalvo, 99,9% baktērijas tiek iznīcinātas, ja. Tāda ir diezgan smieklīga ilūzija par to, ka cilvēki cenšas dezinficēt sev muti, ja, jo tā tas nenotiek, tā lietas nestrādā. Tā kā tie ir pirmie signāli, tas, kad ir jūtīgi zobi, asiņo smadzenes, nesvaiga elpa, arī pēc zobu tīrīšanas diezgan ātri atjaunojās. Šāds ir mans tāds top 3, bet, protams, tas nav vienīgais. Jā, un tu norādīji, tas ir tas pamats signāls, kas tālāk nonāks līdz matiem. Jo organismam varbūt vēl būs tās papildus rezerves, mati varbūt pirmajā brīdī neizskatīs vai nepaliks sauss vai neveidosies blauzdnes, bet, kā saka, zobi un mati cīnās par vieniem tiem pašiem mikroelementiem, visu to, kas mums ir vajadzīgs. Un tad, kad kaut kas pietrūks, tad sāks tāda ķēdīte veidoties diezgan ātri. Un mati, es vienmēr smējos, ir tāds barometrs, kurš parāda signālus jau iekšpusē, kad ir notikusi kaut kāda iekšējā cīņa, kaut vai tas pats iekaisums, kur ir ļoti grūti noteikti atklāt tā uzreiz, ja, piemēram, jūt, bet ja mēs, piemēram, neredzam to, kas notiek tajā apakšā, un tas ir ilglaicīgi, mati varbūt pat pirmie sāk rādīt, bet īstenībā jau pats pamats ir bijis zobos, ko mēs maz pat neesam iedomājušies varbūt. Vai arī zobās pat īsti noteikti, kā ir zobās, to var tā redzēt uz aci, vai tomēr ir jātaisa kaut kāda veida rengens padziļinātāks, lai vispār redzētu šos iekaisumus, kas ļoti iespējams jau daudzus gadus sēž iekšā klusībā, un mati varbūt jau kliedz un stāsta, ka viss nav kārtībā, un mēs dzīvojam, un mēs meklējam to problēmu, un mēs nevaram atrast pie viena ārsta, pie otra ārsta, bet īstenībā varbūt tas ir zobārsta jautājums. Jā, tas jautājums, protams, arī kā kurš to skatās, jo dažādi speciālisti daudz kam citam varbūt pievērš un cits atkal nepievērš uzmanību. Tātad es, ko es skatos un vienmēr pacientiem cenšos arī parādīt, tas ir pirmkārt paskatīties, kā tās smadzenes izskatās. Smadzenēm ir jābūt skaisti rozā. Ja viņas ir rozā, tātad viņas ir veselīgas. Viņām nav jāasiņo pēc diegošanas vai vienkārši pēc zobu tīrīšanas. Tā nav norma. Tad, ja smadzenes paliek vizuāli ar tādām sarkanām maliņām, viņas ir tā kā pietūkušas, viņām ir tāds valnīts apkārt katram zobiņam, vai arī tā krāsa jau paliek tāda tumši violeta. Tas ir redzams vizuāls iekaisums, kas arī ir, teiksim, jebkur iekaisumā viena no pamatpazīmēm, ka krāsa tiek mainīta. Ja? Jo tur, kur ir tā cita krāsa, tā tad sarkana vai pat violeta, tajā vietā asinsvadiņi ir trauslāki, viņi kļūst kā tāds sietiņš, tā kā tāds, kas laiž visu jau garām, nav vairs tās aizsarga funkcijas, un tad bieži vien aplikums, kas ir uz zobiem, un baktērijas, kas tur dzīvo šajā aplikumā, viņām tajā vietiņā ir attaisītas durtiņas vaļā uz mūsu asinsrites sistēmu.
Un tad viņas dodās ļoti labprāt arī ekskursijā. Nu, kāpēc ne, ja šāda iespēja ir piedāvāta? Un tad, nu, tālāk jautājums, uz kurien dosies, kāds galapunkts. Katram ir sava tā vājā vieta, citam ir sirsniņas, citam ir smadzenes, grūtniecēm tās ir dzemde. Ja, jo tur placenta to nepasargā. Mēs visur organismā ir asinsriti, un ja viņas ir tikušas baktērijas iekšā, viņas tiek, kur viņas grib tālāk. Un mēs paši esam ar savu, varbūt, nepievēršot uzmanību, nu, mēs to tā kā palaižam garām. Ja? Tā kā tas ir tas pirmais, ko var redzēt. Ja ir zobakmens, tas jau ir skaidrs, tā jau tad ir nu, jau smaganu slimība, kas jau ir ielaistāka, ja? Bet ja viņš ir ļoti neliels, nu, tad to var vēl tā kā pavērst atpakaļ, bet ja sākās smaganu kabatas un smaganu atkāpšanās, tas jau viss, tas ir sistēmā iekšā, jo tāds vienkārši smaganu iekaisums, gingivīci, tas ir apgriezeniski. Pie labas higienas, teiksim, uzlabojot uzturu, tīrīšanu, tas, nu, likvidējās, bet ja ir ielaists jau tās iekaisums smaganās, tas vairs nav atgriezenisks. Tur uzreiz būs sekas, vai tas ir cukura diabēts, vai tas ir sirds asinsvadu saslimšanas, vai tās ir neiroloģiskas saslimšanas. 100 punktu kaut kas būs. Nu, tā ir tikai loterija, kas tā kā trāpīsies. Un turpinot šo tālāk, tad uzturs, kāda veida uzturs ir vajadzīgs zobiem? Ko zobi mīl? Un tas noteikti arī aizies, es 100% zinu, aiziet tālāk arī matiem, bet ko tu kā zobārsts saki, kas ir tas, ko mums ir jāēd, lai mēs katru dienu barot sevi no iekšpuses? Nevis ar zopastu, kas bālina, ko vēl veidot cietību iespējams, un es pa zopastām īsti tos reklāmas tekstus nezinu, bet es ļoti daudz zinu par matiem, ko stāsta, ko mēs varam ārēji izdarīt, bet ko tā kā nevajadzētu darīt iekšēji. Tīstībā jau viss sākas no iekšpuses. Zin kā, es vēl mazliet atgriezīšos pie iepriekšējā, ko es tā kā nepabeidzu līdz galam, jo viens ir tas vizuālais, ko mēs varam tā kā redzēt, un otrs noteikti ir jātaisa rentgeni, jo ja mums ir kaut kad sen ārstēti, nu, tā kā ārstēti zobi, liktas plombes, sakņu kanālā ārstēti, es noteikti ieteiktu taisīt rentgenus, pārbaudas sevišķi nedzīvajiem zobiem. Un tur ar parasto rentgenu vienmēr tā kā mēs netiekam galā. Šādi var redzēt iekaisumu, bet 3D rentgens ir tas, kas parāda visus iekaisumus, jo tas ir tāds, iedomājies, zobs taču nav plakans, vai ne? Jā. Jā, un parastā mazā zoba bildīte, viņa ir 2D, viņa ir plakana, viņa, nu, neparāda visu, tas ir, nu, nav iespējams. 3D, viņš ir tāds tā kā abrauc riņķī, visai galvai, un tad var redzēt visus zobus no visām pusēm. Tas tā kā tāds kompjūtera tomogrāfija šai te daļai, un tur var redzēt visus iekaisumus. Un tā kā tikai vizuāli apskatoties, nevienmēr var visu pateikt līdz galam. Citreiz ir ļoti skaisti sakārtots no ārpuses, nav iekaisuma vizuāli redzama, bet uztaisot padziļinātu pārbaudi, var ieraudzīt problēmas. Lūk tā, bet, ja tev gribēs, pēc tam var droši vēl uzdot vēl jautājumus par šo tēmu, bet par uzturu runājot, man ļoti patīk mans kolēģis Weston Price, viņš ir amerikāņu zobārsts, kas dzīvoja pirms 100 gadiem, un viņam ir ļoti interesants arī grāmatas par uzturu un par to, kā mūsdienu uzturs veicina fizisko deģenerāciju. Viņam ir tā grāmata Nutrition and Physical Degeneration, tos var atrast arī internetā, angliski, un šobrīd ir tik daudz programmas, kas var palīdzēt iztulkot, ja? Arī sev saprotamā valodā, ja angļu valoda tik labi nepārzina. Un tur bija tās pamatlietas, kas ir tas, kas mums ir jāēd. Nu, būtībā, ja tā ļoti vienkārši, tas ir tas tradicionālais ēšanas veids, kas mums ir bijis ēst sezonāli, lokāli, ja, un tos produktus, ko mēs atpazīstam, nevis tie, kas ir čaukstošos papīrīšos salikt ar ārkārtīgi daudz sastāvdaļām, kuras mēs nepārzinām. Un viņam bija ļoti interesants tāds pētījums, ko viņš pēc savas iniciatīvas iesāka. Viņš strādāja lielā pilsētā, viņš konstatēja, ka ļoti daudz pacientu parādās pēkšņi, ka arvien sliktāk zobi paliek, un viņš saprata to, ka mūsdienu uzturs tiem cilvēkiem, kas
ir pārvākušies no laukiem uz pilsētām, ir stipri mainījies, uzturs tiek iepakots, uzturs tiek pārstrādāts un nopērk un lieto to, kas garšo, nevis vienmēr to, kas ir vajadzīgs. Un tad viņš brauca vairākās ekspedīcijās uz dažādām pasaules vietām, un viņš pētīja tos cilvēkus, kas dzīvo kopienās, kur ir vēl šis tradicionālais uztura veids. Tas bija gan Šveices kalnu ciemats, kur viņi, tur bija raksturīga piena lietošana, sieri, visi tie Šveices, jā, kas ir ražoti no piena, ko iegūst no gotiņām, kas ēd zāli, ja, ir skaistā vidē. Un visu, teiksim, pārējo tur arī, man liekas, bija, jā, maize, rudzu un visas tās ar ieraugiem, kas maizītes ir ceptas. Tad viņš brauca arī ļoti attāli uz, ja nemaldos, tas bija vai nu uz Austrāliju vai uz Jaunzēlandi, es tagad nepateikšu, bet arī tur bija, respektīvi, tām reģionam raksturīgas uztura tie visi paradumi, kas ir, nu, vietējie. Un tikko kā bija saistība ar, teiksim, tika klāta uzturam, kas ir pārstrādāts, kas ir mūsdienu, tur ir cukurs, baltie milti un viss pārējais, tā mainījās sakodiens, mainījās zobu veselība, mainījās reāli, palika saspiesti zobiņi, šķībi zobiņi, kuriem vietiņas nav, un tas bija ļoti, ļoti ātri, vienkārši zibenīgi, jo tas uzreiz iedod vai arī atņem mums tos minerālu resursus, ja, un zobi, kauli, mati, nagi, tas ir viss par tiem cietajiem minerāliem, kas mums ir vai nav. Ja, jo bieži vien pacients arī, kas nāk, viņi saka, nu kā, nu, bet es tik labi ēdu un visu daru pareizi, kāpēc man tā ir tik slikti? Es saku, nu, jūs pajautājat varbūt mammai, kā bija viņas grūtniecības laikā, kad viņi jūs gaidīja, viņai viss bija labi. Un tad viņi pajautāja, viņi saka, jā, mammai bija viss slikti, krīt ārā mati un bojājās ļoti zobi, tad, kad šo pacienti gaidīja. Es saku, nu, tātad tas ir tas izejas stāvoklis, kas jau ir ar ritīgi mīnus zīmi. Es saku, jums ir jāstrādā visu laiku, lai tā kā par sevīm parūpētos. Ļoti laba tēma arī pieskāries par grūtniecību, kas ir ļoti, ļoti būtiska, esot gaidot šo, nu, tā kā vēl domājot par bērniņu, gaidot bērniņu un pēc grūtniecības periodā, kas arī ir ļoti liels tāds izaicinājums. Cik zinu, tu arī esi 3 bērnu mamma, 3 puiku mamma, tu esi arī 3 reizes gājis tam cauri, un noteikti katrs stāsts ir arī savs, kā ir gājis. Man vienmēr ir biedējuši tie draudzeņu stāsti par to, kad pēc grūtniecībā, nu, viens ir tas, kad jā, mati izkrīt, bet otrs ir tas, kad ir tik daudz zobu, kad tu nespēji vienkārši maciņu vērt vaļā, cik daudz ir jālabo. Un tas ir tas, kā var sagatavot šo mūsu ķermeni šim lielajam darbam, ko mēs veicam, un pēc darbam, vēl pēc tam, lai kā tev, piemēram, tāds zobārstē, un arī kā mammai, ko tu esi darījusi, lai sagatavotos? Vai tiešām ir tā, ka, ja, piemēram, manā gadījumā nekas nav īpaši, nu, ja mēs nerunājam par matiem, par zobiem, nekas nav īpaši mainījies, bet es esmu cietēji bijusi tajā matu līnijā, ko es esmu izjutusi, bet par zobiem, paldies Dievam, kad ir bijis viss kārtībā un ir viens caurumiņš vai 2 caurumiņi, kad es aizēju pie zobārsta, bet zinu, kad ir 11 zobi pēc grūtniecības spēju un tu vienkārši nesaproti, kā. Un kāda ir bijusi tava pieredze šajā un ko tu ieteiktu topošajām māmiņām un pēc grūtniecības arī periodā kā ārste? Nu, tātad es ļoti labi zinu šo mītu, ka katrs bērns paņem pa zobam. Man nav aizgājuši prom ne 3, ne vairāk zobi. Man viņi visi tā kā ir mutē, un es atceros, bija diezgan smieklīgs tāds stāsts par vienu, es biju zobārstniecības izstādē, un tur viena dāma stāstīja par mutes skalotājiem, skalojumiem šķidrumiem, un viņi ieraugot to, ka es esmu puncīti, viņi saka, nu jums noteikti vajadzēs, jums taču asiņo smaganas. Es saku, nē, man neasiņo. Kā neasiņo, jums ir jāasiņo, jūs esat grūtniece.
Es saku, bet, nu, piedodiet, man neasiņojas, tā kā, laikam, zināšu labāk, ja? Un tā tad cilvēkiem liekas, ka ir, nu, kaut kā jābūt tā, kā viņi domā, bet, nu, ir tā, ka grūtniecība ir tāds skaists process, kas no mammas tomēr paprasa diezgan daudz resursu. Līdz ar to tai ir jāsagatavojās. Un kā tad var sagatavoties? Viena ideja atkal no šī paša manas minētā jau Weston Price ārsta, viņa novērojumi par ciltīm, šīm pašām, kas dzīvoja šo neskartoto savu pirmatnējo to kopienu dzīvi, bija tas, ka tad sievietes, kas taisījās precēties, kas taisījās iziet pie vīra, pusgadu pirms šī notikuma, pirms kāzām, pusgadu, viņas tika pastiprināti, tā kā pabarotas ar uzturvielām, bagātīgām, nu, tā kā produktiem. Tātad jau zinot to, kad parasti pēc kāzām ir medus mēnesis un cilvēki aktīvi nodarbojās ar to, ko viņi nodarbojās, un tāpēc tam drīz vien piesakās mazuļi, ja, tā tad ir svarīgi šo sievietes organismu pabarot un iedot maksimāli daudz resursu, jo grūtniecības laikā un pēc tam arī krūts barošanas periodā pēc dzemdībām resursi turpina tērēties, ja? No kurienes tās piena rezerves, lai rodās, mamītei ir par sevi jāparūpējās tā, lai arī viņa nepaliek gluži bešā, jo skaidrs, ka jauna dzīvība prasa daudz ko, un mamma atdod savus tos daudzus minerālus, nu, teiksim, es nezinu, dzirdēt dažādi tie cipari, bet, nu, 10-15% resursu aiziet mazajam. Un krūts barošanas periodā tas nemazinās. Un, ja tu neesi sevi tā kā līdz, nu, tā kā parūpējusies, nu, tad tu paliec mīnusā. Un, jā, tā tad, nu, nekas nemainās, ēdam. Tur mums ir nepieciešams gan taukoši šķīstošie vitamīni, ļoti viegli atcerēties kādi, keda, tātad K2 vitamīns, A vitamīns, D3 un E vitamīns, ne, E un A, jā, tāda keda. Un visi minerāli, kas ir sastopami tātad pilnvērtīgā uzturā, kas ir, nu, pastāsti, kas tavuprāt ir pilnvērtīgs uzturs? Pilnvērtīgs uzturs? Nu, kas matiem? Visas uzturvielu grupas es katrā reizē uzņemu. Man tās ēdienreizes ir diezgan maz, lai insulīns nelēkā, un tā es jūtos ļoti labi. Un tad es skatos, lai tajā šķīvītī man, piemēram, ir griķis, lai tur man ir taukumiņš, lai tur parasties, man ļoti garšo aknas, es esmu iemīlējis aknas. Super produkts. Bet, ja es teiktu, ka man tas garšo, jā, ir labi, bet man tā doma ir vienmēr, tu ēdienu vari iemīlēt, ja tu zini, ka tas tevi baro no iekšpuses. Agrāk es ēdu to, kas pagadās, nopērts roltonus, sataisu roltonus, kaut ko ātri pagrauz kaut kādu. Un tad vienā brīdī es sāku padziļinātāk, nu, es iepazinos ar vīru, kurš ļoti ir fitness entuziasts, un mēs sākām kopā skatīties šīs etiķetes, kas tad īstenībā iekšā tajā visā ir, kas ir katrā dzērienā un visā pārējā, tātad ar ko mēs barojam to savu ķermeni. Un, ja arī man, nu, tā kā no savas pieredzes var izstāstīt arī jaunības gados, kad bija visa šī veida diētas, kā ātrāk nomest svaru, protams, tas liekas, jā, nu, es to varu izdarīt, un es to izdaru. Un pēc kaut kāda brīža, tas bija mans pirmais satricinājums, ka es sapratu, cik ļoti svarīgi ir tas, ko es ēdu. Nevis kā es viņu nometu, bet kā es ēdu. Un, jā, tā bija man pirmā matu izkrišana. Man lokāli tāds 6 centimetru daudzumā vienkārši pliks pleķis parādījās uz galvas. Un man jau bija pirmie signāli, man pazuda mēnešreizes, bija ļoti slikts garstāvoklis, es ļoti maz gulēju, jo es tiešām ļoti daudz svara zaudēju, un tas mans iespējas bija vienkārši jāēd mazāk. Ēd visu, un tu nometīsi svaru, ēd griķus tikai, kefīru dzer un nometīsi svaru. Un tas bija pēc tam ļoti ilgs atkopšanās ceļš, lai vispār iemīlētu ēdienu, iemīlētu sevi un saprastu, ka
svars jau nav noteicošais. Svars katrai var būt savādāks, un mēs esam viena garāk, viena īsāk. Tiem svariem nav jāstāv katru dienu, tev nav jākāp. Bet tad, kad sāksies problēmas, tie paši mati izskatīs, zobi bojāsies. Cik ilgs laika periods, tie ir gadi, lai tu pēc tam iet kaut kādās normālās sliedēs. Un, ja tu vēl domā par bērniņu, kā tu stāsti, tas viss tik ļoti lielu resursu prasa. Un tā bija tā mana pirmā sapratne par to, ka tas svara nomešana pirmkārt ir galīgi garām, ir jāmaina domāšana, ir jāmācās uzturu pamati, ir jāsaprot, kāpēc cilvēks ēd, ko tas dara un kā tas tālāk aiziet uz matiem, uz nagiem, uz ādu. Jo es tev tieši stāstīju, ja mēs runājam par šo tēmu, es stāstīju par savu vecmāmiņu, 99-gadīgo grāmatiņu, kuru ir sarakstījis kā mīlestības vēstuli dakteris savai sievai. Un tajā laikā jau tiek minēts par to, ka nav, tā es to atšķiršu, kāda nav skaistuma kopšanas bez veselības kopšanas. Un šeit viņš bija minējis, es tieši vēl pirms mūsu sarunas ilsīju, viņš bija minējis par to, ka labs dakteris būs tas, kas nevis izrakstīs skaistumkopšanas produktu, bet tas, kas zinās, kā kopt veselību. Un tikai tad tas skaistumkopšanas produkts noderēs, jo viņš šeit jau stāsta tajā laikā, kā cilvēki lietoja lētecīgi visus šos matu ūdeņus. Viņš tā ļoti instantā valodā raksta, bet tas viss ir saistīts, kā viņš saka, daudz būtiskāk ir nevis šis matu ūdens, ko tu smērē uz galvas ādas, lai veicinātu šo matu augšanu, bet kuņģa darbība, tavs miegs, mazāk stresa, ej ārā no rīta, vakarā, daudz kusties, un tās ir tās pamatlietas, nevis tie ūdeņi, ko mēs smērēsim uz galvas ādas, bet tas pamats. Ja tev kuņģis nestrādās, tātad viss pārējais arī tev sāks bremzēt, un tev būs kaut kāda lieta, kas vienkārši tev sāks rādīt, ka kaut kas nav kārtībā. Un tas tik ļoti tā kā rezonē, kad visa tā mārketinga pasaule, kas mums ir apkārt, aicina tikai pirkt šīs universālās zāles, šos universālos produktus, kas atrisinās mums kaut kādas problēmas, jo šobrīd jau es teiktu, ka ir ļoti grūti atrast veselu cilvēku. Katram ir kaut kāda lieta, kas viņu tā kā sit ārā no līdzsvara. Un arī labi ēdot, mēs zinām, ka tāpat var notikt kaut kas organismā, bet tas vismaz ir tāds drošības garants, kad es vismaz daru to, ko es varu izdarīt, un viss pārējais tā kā ir Dieva rokās, kas notiks. Un tā ir tā mana attiecība ar uzturu, kad nevis tas, kas man īsti garšo, bet tas, ko es zinu, kas ir tā kā vērtīgs un vajadzīgs manam ķermenim. Ja es varētu tādīt ar bērniem, bet es, diemžēl, bērniem tā ir mana jauna mācība, kur es katru dienu cīnos un vienkārši domāju, kā mūsu vecāki varēja mums piemēram iedot to zupu, un es tam bērnam nevaru to zupu iedot nekādi. Un tad, kad tu aiziet pie zobārsta, tu vienkārši domā, cik šoreiz būs, cik būs tie caurumi. Bet, paldies, tā kā viss ir kārtībā, nav to caurumu daudz, bet, jā, tā zobu veselība, es domāju, tev arī tā zobārstam, tu redzi to kopainu par ēšanas ieradumiem, kā tie ir mainījušies, un kādas rindas sāk augt pēc zobārstniecības pakalpojumiem. Es pieļauju, ka jums noteikti arī ir rindas tik garas, kad jūs, jā, tu vispār vari pastāstīt, varbūt arī interesē cilvēkiem, vai pie tevis vispār var tikt pie kā ārsta, zobārsta. Traks jautājums, jā. Man ļoti daudz Instagram arī rakstu, jā, es gribu uz konsultāciju, es gribu, lai jūs man salabot zobu. Zin kā, strādāju diezgan ilgu, man īstenībā nekad nav bijis problēma ar klientiem. Man viņiem mēri bijuši arī tad, kad citiem ir tukšie kaut kādi mēneši, vai tur pat jaunā gada, vai septembrī, kad iesākās skola. Es vienmēr cilvēkiem runāju, es viņiem stāstu. Un, man nav tādas mega lielas intereses atkal salabot kārtējo caurumiņu un cilvēkam nedodot saprašanu, kāpēc tas vispār ir izveidojies. Man, piemēram, interesē vairāk, kāpēc tas ir izveidojies. Labi, ja ir tā kā jānomaina plombi, tas ir skaidrs, jā, plombis kaut kad nolietojās un nekas nav mūžīgs, bet ja mums veidojās caurumi, tas nozīmē, ka organismu bioķīmijai kaut kas aizgājis galīgi greizi. Ja? Tas ir liels sarkanais signāls, kas rāda ne tikai par to, ka varbūt mēs nepareizi ēdam, bet par to, ka mēs nezinām to savu lietošanas instrukciju.
Tātad mēs nezinām, cikos ir jāiet gulēt, mēs nezinām, kad ir jākustās, mēs nezinām, kad ir jādzer ūdens, mēs nezinām, ka jāelpo caur degunu un daudzi elpo ar muti. Mēs nezinām, ka zobu veselību ietekmē smēķēšana. Sevišķi aktuāli ir elektroniskās cigaretes, kas tagad ir visās malās, un es vienkārši šausmām skatos, kā cilvēki tās elegantās kastītes tur un velk iekšā tos sūdus, es atvainojos, ja. Un pēc tam viņiem jāiet ir labot, jā. Un tad viņi brīnās, kā tā? Vai tad tas ietekmē? Nu jā, tāpēc man tā ķēdīte, lai ar mani strādātu, ir bišķi garāk, un tad izrādās, ka varbūt nemaz negribās to tā kā analīzes taisīt un visu kaut ko citu, jo es esmu diezgan prasīgs zobārsts, kas prasa to, vēl kaut ko. Un tā kā, bet tas viņš maksā dārgi. Es saku, zinat, jā, veselība ir ekskluzīva lieta, un tas izmaksā dārgi. Jūs gribat vislabāko aprūpi, jūs gribat, lai jums izārstē visu kvalitatīvu ar superīgiem materiāliem, bet jūs gribat to tā kā, tā pa minimālajām izmaksām, tā tas nestrādā. Līdz ar to, jā, pie manis, pieraksts ir slēgts, kas, ja zvana tie, kas uz klīniku. Taču ir, protams, veidi, kāds ar kaut kādiem online projektiem pie manis var nokļūt. Bet, man nav tā, ka man ir tā kā durvis atvērtas jebkuram, kas grib. Nē, es baigo atlasu taisu un skatos. Tas izklausās ļoti, ļoti intriģējoši. Jā, starp citu, arī es klausījos vienu tavu laivu, lai saprastu, ar ko man būs saruna, jo mēs dzīvā neesam, diemžēl, tikušās. Un tu pieminēji ļoti būtisku lietu, ko, manuprāt, daudzi pat neiedomājas. Tā ir īstenībā ļoti, ļoti saistīta arī matu taukainību. Tā ir lieta, ka tad, kad man prasa ieteikt šampūnu taukainai galvas sādē, viens no arī lietām, ko tu pateici, sadzirdē arī tas, ko es parasti uzdodu, ir tas, kā ir ar aizcietējumiem. Kāda ir vēdera izeja, vai vēders uzpūšās vai neuzpūšās, kādas, tā teikt, cik pa lielam tu aizēji un cik kā tas organisms strādā, jo tas ir tik ļoti arī būtiski pie matu taukainības. Tas pats arī, ko mēs ēdam, it kā šķiet, kā tas ietekmē, bet tas ļoti ietekmē, jo āda jau ir viens no izveda arī kanāliem, no kura mums iziet viss tas, kam nevajadzētu būt organismā nepalikt. Un es tieši klausījos par to, ka tu prasīji, un es domāju, man nekāda neviena zobārs neko tādu nav prasījis. Un ja man uzprasītu, tas man noteikti būtu tāds šoka moments, vai ne? Ko? Tas tagad tas, ka jautājums, tas tāds ļoti intīms un personīgs it kā jautājums. Jā. Bet tas ir lētākais veselības tests. Uzprasīt, cik tu bieži aizēji uz tualeti pa lielam. Un man kliente, piemēram, viena, kas... Viņa nāca, viņai tur bija dažādas plombes, arī sudraba mutē, un viņai visu laiku sūdzējās, ka viņai, galva sāp. Tā kā, un es saku, jums ir ļoti sasprindzināts žoklis, jo, pirmkārt, tie ir materiāli mutē, kas arī atstāja ietekmi. Es viņai pajautāju, cik bieži viņa aiziet uz tualeti. 2 reizes nedēļā. Tā kā nopietni. Un es saku, jā, un cik jūs darat ūdeni? Arī tā švaki, jā, vairāk kafiju iedzer. Es saku, kāds jūs malacītis? Es saku, labi, tas jau, zināt, jūs atnākot pie manis, jūs nevarat nopirkt veselību. Es jums nevaru iedot tā kā zīmīti vesels, jā. Es varu tā kā likt aizdomāties, mazliet izšaujot korķus, jā, dažādiem jautājumiem par to, jā, cik bieži aiziet uz tualeti. Un citas lietas, bet es varu sākt likt domāt, bet to ne visi grib, jo nevelti reizēm par dzīvesveidu tā kā maiņu liek tās bildītes, ja, kad pēc tabletītes stāv rinda, vai pēc kaut kāda viegla risinājuma, kur ir spīdīgi mati, ja, skaisti balti zobi, tur ir rinda, jo tu uzreiz vari dabūt to risinājumu, kaut gan tas ir plāksteris. Un tur, kur tu tiešām, tā kā maini savus ieradumus, skaties, ko tu ēd, kā tu elpo, kā tu menedžē stresu,
kāds ir tavs stresa līmenis, cik tu ūdeni dzer un kustības un visu pārējo, arī miegu un tā tālāk. Tas viss atstāja iespaidu. Un to tā kā, man tā kā nav laiks, es negribu. Kāpēc man ir jāgrib strādāt ar cilvēku, kas vispār nav motivēts? Nē. Un, manuprāt, arī mums ir ļoti daudz šāda veida arī jautājumu, kas sākas par, mums ļoti daudz jautājumus iesūta. Es domāju, ka mēs to pat nevarētu stundas laikā izrunāt. Bet varbūt tu pieskārējies tai tēmai par to, ka mēs gribam šos ātros variantus matu spīdumam, zobu baltumam. Parunāsim par sastāvu. Tātad, man liekas, ļoti interesanti arī lieta, viens arī no jautājumiem par to, kā tu uzskati, vai, piemēram, šis fluorīds ir jābūt zobu pastā vai nav, un kas ir jāskatās zobu pastā. Vispār izvēlēties šo zobu pastu, ar ko mēs katru dienu tīram zobus, kas īstenībā ļoti, ļoti būtiski, jo tas jau arī nonāk mūsu organismā. Mēs tā nevaram, izmazgājot zobus, nekādu daļu arī, norīt, Viņi uzsūcās, zobu pastu uzsūcās, jo lielākajā daļā zobu pastu ir sodium laurila sulfāts, virsmas aktīvā viela, pa kur arī tu ļoti daudz tās. Tas ir tas skaisti putojošais baltais, tā putiņa, kas mums rada ilūziju par to, ka mums ir ģeniāli tīri zobi. Es parasti izstāstu, ka šo izmanto arī automazgāšanā, un ja mēs esam tik vērti, lai mēs lietu sev mutē to pašu, ko savam autiņam, ka mazgā, uz priekšu var tā darīt. Fluorīdi, par viņiem ir ļoti daudz pētījumu, bet tie, kas ir manu profilu paskatījušies, zina manu attieksmi pret to, jo tas ir virspusējs efekts, un es teiktu, ka tas ir tāds kruķa variants. Ja ēd saldumus un ēd uzturu, ko tā kā nevajag, tad droši lietojiet fluorīdus, jums viņi noderēs, bet es nezinu, vai palīdzēs. Savukārt, es parasti iesaku zobu pastas, kurās ir hidroksiapatīts, un tas savienojums, kas mums ir dabiski atrodās kaulu un zobu sastāvā, mūsu gan emalijā, gan dentīnā, līdz ar to organisms šo vieglāk atpazīst. Man jau citreiz saka, bet ir pētījumi par tiem fluorīdiem ir ļoti daudz, ka viņi padara stipras zobus. Jā, lokāli es piekrītu, ir šis efekts, kad ir stiprāka emālija. Jautājums, ko vispār es neesmu dzirdējis, kas skar zobārstu lekcijās, ir tas, kā fluorīdi ietekmē vispārējo organismu. Un es parasti jautāju, saku, kas jums ir vairogdziedzeri, jums viss ir labi? Saka, nē, nav. Es saku, tad es jums varbūt tās to fluorīdus pastā noteikti neieteiktu, jo fluors un jods, kā mēs zinām no ķīmijas stundām, sen atpakaļ skolā, ir tādā Mendeļejeva tabulā pie halogēnu grupas, un viņi savstarpēji ir, teiksim, ļoti saistīties spējīgi, respektīvi fluorīds viegli ielec joda vietā. Un tad tas receptoriņš ir aizņemts, un tālāk savienojums, kas ir nepieciešams hormoniem, vairāk neveidojās. Tieši tāpatās arī ļoti labi uzsūcās no pastām caur gļotādām fluorīdi arī asinsritē tiek, un ir dati arī par to, ka tiek kalcificēts čiekurveida dziedzeris. Tieši ar fluorīdiem. Jo viņš apiet šo asiņu, brain blood barrier, tur vēl viss kaut kas interesants. Respektīvi, nekas nav ne balts, ne melns, visam ir savas kaut kādas nianses. Līdz ar to es, ja jāizvēlās zobu pasta, es izvēlos hidroksiapatītu saturošu. Protams, jāskatās arī citas tās sastāvdaļas, jo... Kā ko tu domā par titāna dioksīdu, ūdeņraža peroksīdu, vai šīs vielas ir vajadzīgas tīrīt, vai mēs tomēr uzņemot ar ēdienu, mēs domājam par to, cik zobi būs balti, kas smēķēšana, tu minēji, vīns un kafijas un pārējās lietas. Visu pārējo, var skatīties. Man jau arī, es uzstājos pagājušajā nedēļā, tas jau bija augusta sākumā, es uzstājos vienā pasākumā, un tur man jautāja, un kā būtu ar holistisku zobu balināšanu?
Es saku, var pasmieties par šito jautājumu. Es saku, īsti laikam nebūs tādas holistiskas balināšanas. Es jums doties vasarā var ieteikt citu versiju, kā, ja gribās baltus zobus, ko var darīt. Pirmais, es izietu saulītē un vasarā iegūstu tādu veselīgu iedegumu, mani zobi izskatās baltāki. Tas ir viens. Un otrs, sievietēm ir priekšrocība, ka mēs varam uzkrāsot lūpas, un sarkanas lūpas iedod arī to kontrastiņu. Un arī tad izskatās zobi baltāki. Tā kā, šāda versija. Un ko tu pirmkārt zobārsts uzskati par, nevis ko tu, bet kā tu domā par zobu balināšanu? Par šo, manuprāt, trendu, kad cilvēkiem vajag super baltus zobus, un ka tas ir tā kā, manuprāt, viens no skaistuma etaloniem, kas šķiet, kad uzreiz cilvēkam tad ir veselīgi zobi, tāpat kā mati. Ja mati spīd, tad mati ir veselīgi. Kaut īstenībā, piemēram, matu kosmētikā ir fantastiskas vielas, kas uzklājot uz matiem, kas ir naftas produkti, un kā mēs zinām, nafta saulītē atspīd. Un tad šķiet, ka mati ir veselīgi, īstenībā tur apakšā ir diezgan traki. Jo tas, ko mēs darām ikdienā, žāvējot, fēnojot un visas pārējās lietas, krāsojot, balinot, tad mēs uzklājam šo līdzeklīti, un mums šķiet, ka viss tas, ko mēs esam darījuši, uzreiz mums ir skaisti. Līdz brīdim mēs atkal nomazgājam, tad mēs atkal skatāmies, kaut kas nav. Nav skaisti, jā. Skaisti ir, jā, līdz brīdim, bet mēs jau varam rūpēties par to ilgākā laika posmā, kad mūsu mati dabīgi atspīd pret saulīti. Un kā tu minēji, saulīte ir tas, kas, piemēram, arī matu pasaulē dod to spīdumu. Jo tumsā jau mati nespīd, ja būs tumsa, viņi nespīdēs, izies saulītē, mati spīdēs vai uzliks prožektors no visām pusēm, kā taisa parasti reklāmas, daudz silikonu, un tad mati spīd. Viņi vienkārši tik fantastiski, kā tāds, tu patver spoguļoties. Un kā ir zobu pasaulē šo zobu baltumu? Jā, ir tā, ka tā tendence, protams, ka mums gribās to balto, jo smaids ir tas, ko mēs uztveram no cilvēka pirmo, ja mēs pamanām viņa smaidu, un tas ir tā, tā vizītkarte. Taču tā tendence, manuprāt, ir tieši tas pats, kas ar visu mākslīgo, ja? Es varbūt atbalstu tad, ja ir kaut kāds īpašs pasākums, teiksim, uz kāzām, gribās tiešām kaut kādus tur smukus, bet tad ir noteikti pirms tam ir jāpārbauda, vai zobi ir veseli, vai smagenes ir veselas, jo balināt uz vecām plombēm un iekaizušām smagenām, tas ne, un tas katrā ziņā tas varētu būt drīzāk kā izņēmumu gadījums, nevis kā tāds regulārs pasākums, jo cilvēki, kas aizraujās ar zobu balināšanu, viņi nesaprot to, ka tas tomēr ir ļoti agresīvs arī no profesionālās puses, pat ja tas tiek veikts kārtīgi ar visu izolāciju un tā tālāk. Mēs zoba nervam dodam tādu signālu, ka viņš ar laiku, ko viņš sāk darīt, viņš sāk atkāpties, viņš tā kā iemūrējās zobiņā iekšā. Un mums tā vēlme, lai mums ir tie skaistie baltie zobi, tad, lai viņi tādi mirdz, lai viņi ir skaisti, bet kas notiek pārbalinot zobus, tas zoba nervs atkāpjās tik dziļi, ka pazūd mirdzums. Un viņi paliek tie zobi tādi pelēcīgi. Līdz ar to, katram ir sava galva vienmēr jāpieslēdz, izvēloties to, ko viņš dara, jo, zobi neataug tā kā mati. Tās gan, jā. Mm-hmm. Es gribēju zobus balināt, atceros jau daudz gadus atpakaļ, un man zobārsts atrunāja, un viņa teica, man ir ļoti balti zobi, bet man tie zobi ir caurspīdīgi. Man mutes zobums tā kā spīd cauri, un viņa saka, nav jēgas mums to darīt, tev ir ļoti labi zobi, un es tev to nedarīšu, ja tev kāds to dara, lai dara, bet es kā tava zobārsts tā kā nē. Un tad man likās, kā tā, bet tagad ir jau daudz gadu pieredzes, tā saprotu, cik tas bija labi, ka viņam vienkārši man pateica, ka nē, un saprast, ka es jau neizmainīšu to, jo man vienkārši tie zobi, spīdēs cauri. Nav jau tā, ka viņi būtu, ir jautājums, vai mēs gribam super baltus, vai mēs gribam dabīgi baltus, jo vai mēs gribam, kad uzreiz skatās pirmais zobos, vai arī, kad mēs pieaudzējam matus tā, ka mēs redzam, ka tie mati ir ļoti, ļoti gari.
Vai tas ir tas skaistums, vai tomēr ir skaistums tad, kad tu nevari pateikt, tu domā, ir vai nav. Mhm. Tā ir tas tā atslēga, ka tu daudzās lietās skaties un domā, vai tur ir dabīgi, vai tur ne, vai tur tomēr ir, ka tas ir tas pats vērtīgākais, kas ir. Vismaz, manuprāt, šobrīd šajā mūsdienu pasaulē skrejošajā skaistumā. Jā, nu man arī labāk patīk tas tā tendence uz dabīgo to skaistumu, taču, nu, katram tā gauma ir savādāk, un es arī bieži vien atrunāju pacientus no visādām procedūrām, ka viņi ir iedomājušies, ka viņi grib tur, nezinu, Holivudas smaidu ar tādām poda baltuma zobu torni. Es saku, nu, nē, es saku, tas nav par mani, es saku, es jums tādu netaisīšu, un piemēram, jautājums par zobiem, kurus nu, gribās baltus un skaistus. Bet var taču apvilkt, var uzlikt kronīti. Saku, ko tik nevar izdarīt? Zini, ko nozīmē zobu kronītis? Zobu kronītis nozīmē to, ka to zobu novilē. Viņam paliek puse no zoba. Mēs maksājam ārkārtīgi lielu bioloģisku cenu, lai dabūtu to balto smukumu virsū. Un jautājums, cik tas ilgi kalpos, jo nekas mutē nav tāds ilgmūžīgs, tā ir ļoti agresīva vide, kurā ir silts, ir mitrs, baktērijām patīk dzīvo un vēl katru dienu dod ēst. Ja? Tur tā vide ir forša. Un 10, 15 gadi varbūt tie kronīši noturēsies. Un kas būs pēc tam? Ja tas ir dzīves zobs bijis, kur apvīlē, vai viņš vēl joprojām būs dzīvs, vai viņam tur būs tā dzīvot spēja tam zobam saglabājusies. Ja, tas ir tas jautājums, ko vajadzētu arī uzdot. Un par to zobu balināšanu, piemēram, ka man nāk arī pacienti, kuriem ir saplaisājuši zobiņi, visi vienās plombēs, tur arī tā, es viņus arī bieži vien atrunāju. Jā, tā kā izstāst, ka reizēm var veikt kaut kādas nelielākas izmaiņas, tur plombas nomainot, un tad jau izskatās smukāk, ja, bet nevis tur tādu agresīvu un neatgriezenisku kaut kādu iejaukšanos veikt. Bet, jā, vienmēr ir citi zobārsti, kas to var veikt un izdarīt, jā, ja pacients ļoti gribēs, viņš atradīs. Atradīs, jā, protams. Un tu arī pieskāries par plombēm. Mums arī uzdeva jautājumu. Būtu ļoti interesanti, ja tu izstāstītu savas domas. Es zinu, ka arī tavā profilā var atrast daudz informācijas par sudraba plombēm. Par to, vai viņas ņemt ārā, vai viņas atstāt, kādi ir jaunākie pētījumi un ko tu uzskati kā zobārste par šīm plombēm, jo es pieļauju, ka daudziem, ja mēs tagad aiziesim pēc šī laiva un apskatīsimies mutē, mēs atradīsim tās sudraba plombas. Un jautājums ir, kā šobrīd skatās ārsti uz šo plombēšanas veidu, vai viņas labāk tomēr saudzīgi ņemt ārā vai tomēr atstāt, ja, piemēram, nav nekādu sūdzību? Jā, tātad pirmkārt Eiropas Savienībā un arī Latvijā no šī gada 1. janvāra šādas plombas likt vairs nedrīkst. Viņš ir nobanots, tātad aizliegts materiāls, jo Eiropa ir parakstījusi to Minamatas konvenciju, aizmirstu tagad to nosaukumu pareizi, bet ar sakot, ir parakstīts dokuments par to, ka dzīvessudrabs ir maksimāli tā kā jāizņem no aprites, un zobārsti ir viena no lielākajiem piesārņotajiem vidas tieši dzīvessudraba jomā. Ir ļoti daudz plombas šādas saliktas, un noteikti daudzas tiks nomainītas, ja varbūt šo sarunu noklausoties. Kas ir sudraba plombi, tas lielākais kaitējums, 50% ir dzīvessudrabs. Tieši tas pats, kas tajos dzīvessudraba termometros, kas ir aizliegti, ja? Un tur ir tātad vairāki metāli, tur ir tas pats sudrabs, ir cinks, ir varš, un vēl tur varbūt tās kaut kas cits apvienojumā ar dzīvessudrabu, kas veido šo amalgāmu, ja, tātad šo sakausējumu. Dzīvessudrabs ir neirotoksīns, un viņš atstāja iespaidu uz imunitāti, uz neiroloģiju, uz kuņģa zarnu traktu darbību, uz visu kaut ko. Un līdz ar to ir ļoti jāskatās vispār arī par to ārā ņemšanu. Tā, te robotiņš brauc.
Jāskatās, lai statīvam neuzbrauc virsū. Jā, un teiksim, noteikti es neieteiktu ņemt ārā sudraba plombas vienkārši tāpatās random aizejot un izurbjot ārā, jo lielākā slodze organismam ir liekot iekšā šīs plombas un ņemot ārā bez kaut kādas aizsardzības, bez veselības pārbaudas iepriekšējas, jo es to daru pēc speciāla protokola. Man ir smart protokols, tas ir Safe Mercury Amalgam Removal tehnika, tātad saudzīgā dzīvesudraba amalgāmas izņemšanas tehnika, kad es pirms tam pacientam pārbaudu analīzes, mēs skatāmies uzturu dienas grāmatu, es skatos to veselības situāciju, un tikai tad, kad tā situācija ir optimāla, tad to var darīt, un es pacientu sapakoju tā, ka man ir tāda kosmonauti, ja, kombinzonā, un šo tad prasa selfiju. Es saku, var jau uztaisīt. Es saku, tikai jūs neviens tāpat neatpazīs. Un, jā, noteikti nedrīkst mainīt šīs plombas grūtniecības laikā un krūts barošanas laikā, jo bērniņš visu dabūs tad. Un tas būtu tas, no kā vajadzētu izvairīties, ja. Diemžēl par šo visu augstskolā nemāca. Jauno zobārsts vispār nemāca par šo materiālu, jo viņi taču vairāk neizmantos, ja? Viņi neliek, bet par izņemšanu tā kā neko nestāsta. Un tas arī ir bēdīgi, jo arī ārsti, nezinot šo, es arī ilgu laiku nezināju, es vēl esmu no tās paaudzes, kad mēs sudraba plombītes mācījāmies maisīt ar pārbaudot cietību pareizo rokām, cimdi nebija. Mēs pačamdījām, viņai bija tā smuki jāgurkst. Ja, un man visas esošās sudraba plombas, kas man bija, man arī tika izņemtas nepareizi, tā kā citreiz tur citi palasot manu profilu, tur visādas komentārus liek, kad, tagad jau mēs tur visi mirsim nost. Es saku, nē, mēs visi tāpat nomirsim, ja, nevajag jau tik bēdīgi, kā saka, to visu uztvert, ja, bet tas viss ir par procesu, par mūsu attieksmi tā tālāk, bet, labi, ka šī informācija ir, teiksim, telpā pieejama, un es par to runāju. Mums kādreiz man bija tā, ka baigi kautrējos par to runāt, un domāju, gan jau kāds cits sāks runāt, un nesāka neviens, un es domāju, laikam jāsāk, un tad, jā, tā kā saka, izgāju no skapja, sāku runāt, un izrādās, jā, šī tēma ir aktuāla, jo cilvēkiem no šīm amalgāmām no sudraba plombēm ir gan autoimūnas saslimšanas, gan vairogdziedzera problēmas, ir neiroloģijas dažādas, un vēl vis kaut kās ir ļoti, ļoti daudz un dažādas lietas. Tur ir sākot ar depresijām, trauksmēm un visu kaut ko, jā. Tā kā tā ir aktuāla tēma, bet izņemšana nav tik vienkārši, jā. Ja viņa, teiksim, tā plombe šobrīd mutē ir vēl labi kalpojoša, tad drīzāk pat varbūt atstāt. Ja viņa sāk laist garām, tad, protams, ir jāsāk domāt. Un citiem ir tie zobi, kas ir pilnībā uzbūvēti no sudraba, tāds bezmaz kalniņš, jā. Tie, kas ir nedzīvie zobi, viņi saka, jūs tādus arī ņemat? Es saku, nē, tur viņi kopā tikai ar visu zobu tad iet projām, jā. Respektīvi, tur ir tas ir tas iekaisums arī hroniskais, kas veidojās mutē no materiāla esamības, jo šīs sudraba plombas, ja mēs padomājam, viņas ir no metāla. Metāls, ko dara metāls šķidrumā? Metāls rūsē, viņš oksidējās. Un tātad visi šie oksidācijas elementi mums nonāk siekalās, ar siekalām nonāk gremošanas traktā, un tā tas arī ļoti skaisti visu iespaido. Jā, tā kā tā ir tēma vēl, man liekas, vēl atsevišķai sarunai, tur var daudz un dikti runāt, bet jā, es atceros viens no tiem jautājumiem, kas mums tika arī iesūtīts, ka sievietē ir šī sudraba plomba viena vai vairākas, un ka viņai ir problēma ar smaganām, ka viņai ir hroniskā smaganu saslimšana, periodontīts, un tas nozīmē kustīgi zobi. Tur ir saistība, jā, un viņai arī krita ārā mati. Jā, bet tas nav vienīgais, jo mēs esam kā tāds trauks, jā, kas sevī uzņem visu, jāskatās, kāda mums ir tā izejas situācija, kāds ir uzturs, ko mēs darām savu dzīvi, jā.
Un paskat jau stunda ir galā, ne? Jā, ātri aizspēja laiks. Es gribēju tev pēdējo jautājumu uzdot, Jā, droši. kas man interesēja ļoti. Kur zobārsts pats iet labot zobus? Es vienmēr esmu to domājis, bet tad, kad es esmu pie zobārsta, tad zobārsts dara visu to procedūru, tā mute ir pilna un tu nevari uzdot, un tad jau, kad ir beigusies tā procedūra, tu esi aizmirsts. Vienmēr ir interesēs, kur meistars pats iet labot zobus. Jā, nu tas ir labs jautājums. Nu, es vienmēr, tā kā man ir iespēja ielūkoties citu pacientu mutēs, un tad es redzu, kā tad citi strādā. Un tas ir ļoti vērtīgi. Un tad es pēc tā arī izvēlos savus kolēģus, jo pie visiem es noteikti nēju. Man noteikti ir tādi, kas ir tādi favorīti dakteri, un ir pie kuriem es laikam tā kā nesūtu, jo man tā kā nepatīk tas, ko es redzu. Bet, jā, vēlu katram atrast savu to foršo labo zobārstu, un, ja interesē par smaganu veselību, man tikko ir iznācis viens webinārs tieši par smaganu veselību, kur var, nu, tā kā uzzināt vairāk par manu pieeju un atrast pats sev kaut kādas lietas, kas varētu būt par iemeslu šīm saslimšanām. Jā, tā kā tas man profilā vairāk tā informācija, un es zinu, ka tev arī laikam, ja kaut kāds projektiņš ir, kas par matu veselību stāsta. Jā. Tas ir tas laikam biežākais jautājums, ko cilvēki tā kā gaida no manis, lai es iesaku matu kosmētiku, lai es iesaku šampūnu taukainai, galvas ādai, sausiem matu galiem. Bet tas viss nav tik vienkārši, kā šķiet pirmajā brīdī, jo tas ir tā kā, mēs mēģinam ārstēt simptomus tā kā bez diagnozes, kas man interesē daudz papildu lietas, lai pēc tam varētu izstāstīt cilvēkam, kā tu pats bez manas palīdzības vari meklēt kosmētiku. Kas ir tas, kas jāskatās, kas ir būtiski, kas nav tik būtiski, kāda veida aplikācijas ir pieejamas. Nu, lūk, un šobrīd es lieku diezgan sarežģītu tādu projektu kopā no visām pusītēm, lai iedotu tādu materiālu, kur tev būtu saprotams, ka tu vari aiziet uz veikalu un saprot, nu šis nē, nu vispār, nē, jā, tur tas, šis jā. Un tu jau zini, jo cilvēks nav tāds statīvs, kur tu tagad zini, ka tu meklēsi tikai taukainai galvas ādai šo šampūnu, bet tu jau mainies, tavs organisms mainās. Nāk menopauze, tātad galvas āda paliek sausāka. Matu kopšana arī mainās. Un tas, lai tu zini, kurā periodā, ko meklēt, kas ir bērniem svarīgs, kas ir pusaudzim svarīgs, kas ir māmiņai, un visu saliekot šo kopā, kā tu vari atrast sev produktus. Jo bez tiem mēs šobrīd nevaram iztikt. Mēs varam mēģināt mazgāt ar olu, kā es iesaku mazgāt, bet diez vai, ka tu to katru reizi darīsi, un arī to visu laiku nevajag darīt. Tāpat kā ķermenim. Nu, ir labi griķi, bet ir labi, ka tu vari kombinēt vēl ar kaut ko. Taču ir daudz veselīgas vielas, ko mēs varam, produktus, ko mēs varam ēst. Un tāpat ir ar kosmētiku. Ir daudz labu vielu, ko tu vari mainīt. Tā nevajag no viena kosmētikas zīmolu ņemt visu, jo ļoti bieži viņi izmanto vienas un tās pašas sastādēs dēļ izmaksām. Un pat dažkārt es esmu atradis tā, ka gandrīz precīzi ir gan kondicionieris, gan maskara ar vienādām sastāvdaļām. Tikai secība ir pamainīta, kuras sastāvdaļu vajag mazliet vairāk, kuru mazāk. Bet tas nozīmē, ka tu matam dod vienu un to pašu. Bet viņam taču arī vajag kaut ko citu. Viņam arī patīk pamainīt veidienkārti. Daudzveidīgāku, jā. Daudzveidīgi, jā. Un tas ir tas, ko es šobrīd lieku kopā ar mazajiem bērniem, kas man prasa, ka es tev katru reizi, man liekas, ka es dziļi tev runāju, man kāds raudāja, kāds bļāvis, ka es nevaru, manai nervu sistēmai tas. Un tad, jā, es ceru, ka drīzumā tas būs pieejams un, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi un noderīgi, kā mēs esam gājuši cauri gadiem, mēģinot saprast, tad kas tas ir un kā to pavisam vienkārši izdarīt, lai es saprotu, ko es pērku. Nevis tikai pēc mārketinga teksta, un, piemēram, arī zobu pastām, kas mums tiek norādīts, ko cilvēks gaida, kas viņam tas interesē. Tīsmā, realitātē no kā produktu sastāv. Kas ir tas, ko tu liksi uz matiem?
Nu, tiešām lieliska saruna, manuprāt. Saprotu, ka vienā stundā vienkārši nav iespējams, jā, tur visu izrunāt. Tā kā, jā, ja mūsu sekotājiem patiks, droši vien, ka būs arī sarunas turpinājums. Bet šobrīd, jā, paldies par sarunu, Agnes. Tev arī milzīgs paldies, ka tu atradi savā ļoti noslogotajā ikdienā praksē, plus visā pārējā, kā es teicu, es nesaprotu, kur tu atrod to laiku. Plus vēl Instagram veidojot, jo katrs posts taču aizņem ļoti, ļoti daudz mūsu laika, enerģijas, katra lieta. Tā kā, paldies tev arī, ka es domāju, ka daudzi šodien ļoti, ļoti noderīgu informāciju iegūt par savu mutes veselību un arī par matu veselību. Jā, tas jau arī tas galvenais, tā doma, palīdzēt saslēgt to visu kopā, ka mēs esam viens vesels, ka ir tā holistiskā pieeja, ka tu esi vienots, ja tu neesi, tev nav mati aksesuārs un zobi nav aksesuārs, ko tu vari rokas somiņā nesāt. Nu, cerams, ka mums tā nebūs ilgi vēl, ja? Ka tie būs mutē un pie labas veselības, tā kā, jā, lai visiem veseli zobi un skaisti mati. Tā kā, paldies! Paldies! Jā, tā! Tā.